Ja jūs brīnāties, kas ir labākās alternatīvas eToro, tad esat nonācis pareizajā vietā. Šajā video es parādīšu divus stiprus brokerus, kurus var izskatīt par drošām alternatīvām eToro. Un, ja domājat par konta atvēršanu, zemāk esošajā aprakstā atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem. Sāksim! XTB ir iekļauts Vašadas fondu biržā un regulēts galveno iestāžu, piemēram, FSA, FCA un SAISEC uzraudzībā. Klienta līdzekļi tiek glabāti atsevišķos kontos, un fakts, ka XTB ir publiska uzņēmums, pievieno vēl vienu caurspīdīguma slāni. XTB platforma ir pieejama pārlūkprogrammas versijā un kā mobilās lietotnes Android un iOS ierīcēm. Tā darbojas gludi un nodrošina piekļuvi visiem klasiskajiem tirdzniecības rīkiem, tehniskajai analīzei, indikatoriem, zīmēšanas rīkiem un stratēģiju veidošanai. Attiecībā uz depozītiem kontu var finansēt ar karti, bankas pārskaitījumu vai vietējiem maksājumu veidiem atkarībā no jūsu valsts. Oficiāli minimālais depozīts nav noteikts, taču es ieteiktu sākt ar vismaz 200 €. Maksa ir ļoti konkurētspējīga. Starpības euro uz sākas no 0,1 punktiem. Akcijas un ETF ir komisijas brīvas līdz 100 000 € mēnesī un viss tā maksā tikai 0,2%. Nav uzņemšanas maksu un valūtas konversijas izmaksas ir standarta. XTB ir lieliska izvēle tiem, kas novērtē vienkāršu modernu tirdzniecības platformu, zemas darījuma izmaksas un komisijas brīvu akciju tirdzniecību līdz 100 000 € mēnesī, padarot to par ideālu izvēli iesācējiem un aktīviem tirgotājiem, kuri vēlas caurspīdīgumu un publiski kotētas uzņēmuma drošību. XN ir regulēta Eiropā pēc CISEC, Austrālijā pēc ASIC un Belizē pēc IFSC, lai apkalpotu globālos klientus. Tā atdala klientu līdzekļus, piedāvā negatīva bilances aizsardzību un darbojas kopš 2009. gada ar miljoniem lietotāju visā pasaulē. Atšķirībā no XTB, XM balstās uz populārajām platformām MetaTrader 4 un MetaTrader 5. Šīs ir pieejamas darba virsmā, tīmeklī un mobilajā ierīcē, un tās īpaši novērtē tirgotāji, kas izmanto automatizētas stratēģijas vai uzlabotu diagrammu analīzi. XM ir ļoti draudzīgs iesācējiem attiecībā uz iemaksām. Jūs varat sākt ar tikai 5 USD. Iemaksu iespējas ietver kartes, bankas pārskaitījumus un e-makus, piemēram, Skrill un Neteller. Izņemšana ir ātra un parasti bez maksas. Maksas ziņā XM piedāvā dažādus kontu veidus. Standarta kontiem ir starpības no 0,6 pipa bez komisijas, kamēr Zero konti piedāvā tīras starpības tuvu 0 ar nelielu komisiju. Šī elastība ļauj izvēlēties konfigurāciju, kas atbilst jūsu tirdzniecības stilam. XM ir labāk piemērots investoriem, kuri dod priekšroku MetaTrader 4 un 5, vēlas sākt ar ļoti zemu minimālo depozītu un novērtē elastīgus kontu tipus. Tomēr, ja jūs meklējat vienkāršību, zemas maksas un vieglu uzsākšanu, mēs iesakām izvēlēties XTB. Jūs atradīsiet saites uz īpašajiem piedāvājumiem abiem starpniekiem aprakstā, tāpēc pārbaudiet tās, ja esat gatavs sākt. Ja šī video jums bija noderīga, neaizmirstiet atstāt patīkamo vērtējumu un abonēt kanālu, lai saņemtu vairāk šāda veida saturu. Paldies par skatīšanos!